Viens no uzņēmumiem, kas aizvadītajā gadā saņēma atbalsta programmas Zīle finansējumu, ir Sijā ēdiendaris. Tad nākamajā sižetā dosimies lūkot, kā viņiem sokas šobrīd un kādi ir arī mērķi sava uzņēmuma un arī Valmieras novada attīstības labā. Mazsalacā jau vairākus gadus darbojas uzņēmums Sijā ēdiendaris, kafejnīca būda, kur saimnieko Ēriks un Danija Pudniki Lindes. Pagājušajā gadā uzņēmums guva uzņēmēja darbības atbalsta programmas Zīle finansējumu savas darbības attīstībai. Jā, sveiki, nāciet iekšā, siltumiņā. Iesim iekšā. Sākotnēji Salacas upes krastā Ēriks un Danija saimniekoja 20 kvadrātmetru plašumā. Izjūtot klientu atsaucību no pērnā gada oktobra, kafejnīca gada augstajā laikā viesus uzņem nu jau siltās, mājīgās āža kroga telpās. Tas ir diezgan unikāli, ko mēs izdarījām, ka mēs šeit esam iekšā, tagad šajā ēkā, kas reāli bija vēl pirms gada. Tā kā, zin kā izstās ēka, kad ir pamesta. Ka tur var atļauts iet visiem iekšā ir no malas. Un tagad mēs sēžam uz tām pašām grīdām reāli un virtuvē viss ir salikts iekšā iekārts, ka paši vēl īsti nespējam noticēt, ka kaut ko tādu var izdarīt, bet to var izdarīt. Programmas Zīle mērķis ir stiprināt esošos uzņēmumus un sekmēt arī jaunu uzņēmumu veidošanos Valmieras novadā. Attiecīgi ir apakšgrupa Zīle startam un Zīle inovācijām, kur ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas paplašināšanai atbalstu guva šī kafejnīca Mazsalacā. Mums pirms tam virtuve, kur mēs gatavojām visu sagatavus pie Vačos, kas ir mūsu lauku māja. Un tad mums bija doma pārvākt to virtuvi šejieni, lai nav tā braukāšana trakā. Tas ir 8 kilometri pa zemes ceļu. Vairākas reizes dienā. Un, nu jā, tad mēs sākām domāt, kā to reāli izdarīt. Un tad bija tas Zīles projekts, mums apstiprināja. Viņi 10%? Jā, 10%. Sākumā, jā. Un tad mums bija tas laiks no visu vasaru būtībā, lai iegādātos tās iekārtas. Un tad tur var izvēlēties, vai tu ņem kredītu un pēc, vai pa saviem līdzekļiem tā kā iegādājies. Tad, kad projekts apstiprināts, tad mums to naudiņu atgriež atpakaļ. Jā, tas bija novembrī, jā. Tieši tā, kad visi arī pabeidzām. Kas ir šīs lietas, ko jūs nopirkāt, kas bija nepieciešams? Tā, sākot ar to, ka bārā mums bija nepieciešams ledus mašīna, ģenerators, jā. Tas mums vasarā ļoti daudz. Kokteiliši ļoti daudz iet, jā. Jā. Tad kūku vitrīnas, kur mēs tā kā savus kūkus liekam arī tagad redzamā vietā. Pirms tam mums likām leduskapjos un tā. Tas tā kā viss bārā, vai ne? Tad tālāk virtuvē bija krāsns ar 6 paplātēm. Jā, liela krāsns. Liela krāsna, 2 reizes lielāka nekā pirms tam. Tā bija plīts, gāzes plīts gatavošanai, kas arī lielāka nekā pirms tam. Sijā ēdiendaris saimnieki norāda, ka arī nākotnē plāno attīstīt savu uzņēmuma darbību. Tāpat arī pauž, ka ir plāni, lai vietu, kurā dzīvo, padarītu apkārtējiem saistošāku. Mēs arī esam biedrības dibināšanas procesā, lai varētu rīkot pasākumus, kas pilsētai ir forši. Cenšamies, lai šeit pilsētā ir foršāka dzīve. Lai kāds jaunietis izdomā, te varētu arī palikt. Jo pašiem arī gribās, lai kaut kas notiek. Tā nav jau tā, ka notiek jau kultūras namā. Kultūras nams ļoti daudz pasākumu. Ļoti daudz, kas notiek un tā. Bet tas tā kā vairāk plašāk to attīstīt. Tā, lai arī ir vairākas vietas. Šī būtu viena tāda kultūras telpa, ēka. Pagājušajā gadā uzņēmēja darbības atbalsta programma Zīle finansējumu guva 16 Valmieras novada uzņēmumi.